Sveiki visiem atkal. Šodien ir brīnišķīga diena. Un nolēmu atskriet uz vienu aizaugušu pļavu. Un tur kādreiz māja ir bijusi. Aptuveni tajā vietā. Kopēc kara melorācija nostūma. Un būs jāpārbauda šitā pļaviņa. Diez zina, ko šeit var atrast, kas ir palicis. Kāda monēta, kāda saktiņa varbūt trāpīsies, kaut kas tāds. Jā, tā kā es biju palicis bez lāpstas, salūza lāpsta man, ko varēja bildēs redzēt. Tā biju šodien uz veikalu nopirkt jaunu lāpstiņu, lai būtu ar ko strādāt. Tad nopirkšu šādu te. Pie reizes man arī bija saplīsis metāla detektors. Kontrola panelīts bija aizgājis. Pa pieskari nopirku jaunu. Vēl nereizi nav strādāts ar viņu, virsū pat aizsar klēju. Šodien iesim, mēģināsim kaut ko atrast jaunajām lietām. Ar jaunu lāpstu, jaunu aparātu. Ne gluži visu aparātu jauns, bet tieši šits kontrola panelis jauns. Mēģināsim kaut ko jaunu atrast. Labi, ja būs kaut kas, noteikti parādīšu. Gaidām. Nepagāja ne 2 minūtes. Un man ir pirmais atradums. Nekas ievērības cienīgs, bet tomēr ir. Tas ir no vācu gāzmaskas daļa, kur skrūvēs gaisa filtrs klāt. Neko. Liekam kabatā. Vismaz aizies alumīnijā. Labi, rokam tālāk. Meklējam. Pastaigāju pa to vietu. Kā jau pie vecas mājas bijuši. Ļoti daudz musara. Man palika neinteresanti un es dislocējos uz citu vietu. Dislocējos uz savējo kapituļāhu un pirmais 5 minūtēs man bija signāls un mums. Šāda pusīte. Bet nekas, tomēr žetoniņš, iesim uzkolosim. Pa dubļu vannā mums te jābriena. Fokusiņo. Kaut kāda bārda to fokus šodien. Ir. Melns parāvs. Tā. Mums ir tāds. Neko. Meklēsim tālāk, kur ir otra pusīte. Steigāšanas. Bija atkal signāls. Mums ir monētiņa beidzot. Šī vietā, tur, kur es cerēju no savu metras, ir monētiņa. Kas mums te ir? Mums te ir Latvijas valsts ģerbonīts. Latvija. Tie mums ir. Kur mums aizmuka? Tie mums ir. Lūk. Latvijas laika. Pirmās republikas 2 santīmi. Baigi smuki. Forši. Gadiņu mēs
laikam nesaskatīsim jau. Pārāk sliktā stāvoklī, netīrs te viss. Bet nu super. Super, man patīk. Labi, turpinām rakt. Tā kā rakšanās laikā telefonam nosēdās baterija, tad, diemžēl, filmēt vai fotografēt nevarēja turpināt. Nācās atlikt to uz mirkli, kad pārnāks mājās. Nu tā. Salasījos visādus struntus, ļoti daudz musara, bet, nu, ir arī kaut kas patīkams. Nu, uzgāju ugunskura vietu, kur, diemžēl, ir sakusušas vairākas. Bija sakusušas vairāki apbalvojumi. Un viens tāds zīmīgākais, ko paņēma, ir šitas. Un tur vispār pļots, kas karoti, uzkuss virsū, un tur pabriesmīgi vesels slāns ar sakusušām lietām. Šitāds žetonišs gabals no žetona. Nu, tas ir mirons. Un tad sākas kaut ko bišķiņi. Nu, šitā žetonu mēs jau redzējām mežā, jā. Un tad man atradās šitāds žetons. Tukšs. Nav šī. Ot ir, jā. Tad mums ir šitāds atradās. 278. 280. Brīdis, gandrīz pēc kāds. Tad mums trāpies šitās žetons. 276. Jā. Tad mums atradās šitās žetons. 275. Tad mums atradās šitāds žetons. 276. Un tad mums atradās šitāds žetons. Tad baigi kārpainais. Nezinu, laikam putnu gribu piemetus, bet tukšs. Jā, šits ir tukšs. Nekā nav virsū. Kas ir interesanti? Tajā vietā es esmu 4 reizes jau bijis, un visu 4 reizes pa vienam tukšam žetonam. Nu, kopsumā ar žetoniem ir šitā. 6 veseli, viena pusīte un viens nekas. Tādi. Atradās arī stobra tīrāmies penālītes no 98. Riku vēl šprici iekšā, birsta spīd, bet nu mironi. Tad ir arī monētiņas. Dažas. Nevis dažas, bet nu 3. Atradās mums krieviņš, 5 kapeiku. Tad, kā jau video redzējāt, Latvijas pirmās neatkarīgās republikas Latvijas laika 5 centīmi. Ne, 2 centīmi, jā, 2 centīmi. Tad mums kārtējais fenings, diemžēl, kuri ir mironī. Nu, te pat saprast nevar būt. Tad svarbumbiņi, interesanti. Tad trāpies. Kaut tā. Piekarnām atslēdziņa. Tāda
Un ir pat kaut kādi uzraksti. Nezinu, varēs salsīt, nevarēs salsīt. Kaut kā tā. Un tad interesanti mantiņa viena arī ir. No sākuma domāju monēta, kamēr aku. Apķeps bija dubļiem. Bet, kad atnāc māju nomazgāt, izrādījās, ka tomēr nē. Tomēr tas ir kaut kas cits. Un atradās man piekriņš. Gluži saprast, kas tur virsū nevar. Pagaidām nāksies notīrīt. Tad jau redzēsim, kas tur ir. Kaut kad bišķi uzrakst ir. Skaidrs, nu tā. Kopējs kāds. Kaut kas ir. Neteiksim, ka baigi izcili, bet nu ir. Labi. Tad līdz nākamajai reizei. Visiem čau.